Mēs sākam Bībeles stundu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Šodien mūsu Bībeles stunda būs saistībā ar Jāņa Kristītāja sludināto vēsti par atgriešanos no grēkiem un par Jēzus atnākšanas pasludināšanu, tātad, kad Jēzus Kristus ir jau pavisam klāt. Un tad klausimies šo Lūkas evaņģēliju 3. nodaļu. Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja: Jūs, oģu dzimums, kas jums norādīs, kā izbeigsiet nākamajai dusmībai? Tad nu nesiet patiesus atgriešanās augļus un nesāciet pie sevis sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mums devis spēku, veselību un īpaši garīgi šo interesi, ka mēs esam pie Tava vārda, esam kopā draudzē, jo mēs, debesu Tēvs, vēlamies, lai notiktu Tavs prāts un ka mēs uzzinātu Tavu svēto gribu, lai mēs zinātu Tavu prātu un, debesu Tēvs, ka Tu mūs arī Jēzu Kristu gaidot, veidot par savas saimes krietniem ļaudīm, lai mēs būtu labi darītāji. Un lūdzamies, debesu Tēvs, svētītāt mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Tātad šodien mēs mācamies Jāņa Kristītāja vēsti. Viņš runā, ka jūsu vidū ir kāds, kas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Ar to viņš gribēja teikt, ka tas, kas pēc viņa nāks, ir daudz nozīmīgāks, daudz spēcīgāks, kuram viņš nav cienīgs būt līdzās. Bet, lai sagaidītu šo visu varano un visu spēcīgo, Jānis Kristītājs mācīja sludinot, sākot no tuksneša, un tuksnesis nenozīmē, ka tas bija obligāti jūdejas tuksnesis, kur parasti reti kurš izdzīvoja. Tas nozīmē, ka tā bija neapdzīvota vieta pārsvarā. Un tur varēja būt zāle, krūve, nedaudz koki, pat ūdens avoti tur varēja būt. Tas nenozīmē, ka tas bija tāds smiltis. Lūk, tad šī tukšajā vietā viņš sludināja atgriešanos no grēkiem, un cilvēki no Jeruzālēmas, no apkārtējā apgabala, ko sauc par Jūdas zemi, devās pie viņu uz Jordānas upi, lai kristītu viņus. Jānis Kristītājs, kā mēs iepriekšo reizi mācījāmies dievkalpojumā, viņš sludināja vēsti atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Ja mēs saprotam to, ka Jānis Kristītājs tiešām viņu izjuta, ka viņa ir klāt pienākusi, varētu teikt, pie durvīm jau. Iedomājieties, ka jūs paskatīties pa logu, gaidot ciemiņas un redzat, viņi tur nāk jau. Un pienākuši pie daudz stāvu mājas trepēm. Un jūs zināt, vēl neliels mirklis, un viņi jau klaudzinās pie jūsu durvīm. Un ko tad dara? Tad parasti pēdējos darbus sagatavošanās. Visu, ko vienmēr apskatās, āmet acis, vai viss ir kārtībā. Viņi saka, un tur vēl kādu pēdējo putekli nosauc, vēl kaut ko sastutē, piekārto, un pie durvīm nostājās gaidu, Un, ja jums saprotat, kā tas notiek ar viesu gaidīšanu, tad padomājiet, ka Jānis Kristītājs pravietis saka, Mesija, glābējs ir durvju priekšā, Dieva valstība ir klāt. Un tad mēs uzdodam šo jautājumu. Vai Jānis Kristītājs pārāk skarbi sludināja, saucot cilvēkus par ožu dzimumu? Tieši par ožu dzimumu, par tādiem, kas ir no čūskas dzimuši. Vispirms skaidrošu, ka, protams, Jānis Kristītājs bija gudrs cilvēks un viņš bija pravietis, un noteikti viņš nedomāja, ka cilvēki no odzēm var piedzimt. Odzes mēs zinām dēja olas, tad no olām ir mazi čuskulēni. Bet mēs atceramies uzreiz šo pirmo čūsku paradīzes dārzā, kas piemānīja Ievu. Pēc tam Ieva piemānīja Ādamu.
tika pievilti visi. Un lūk, šī ir tā čūska pirmā, kura Dievs nolādēja. Un Bībelē diezgan skaidri runāts, ka čūska ir Sātans. Tātad, tā kā viņš pasaka, jūs esat čūskas bērni, ar to tiek domāt, jūs esat no Sātana. Šo Jāņa Kristītāja domu apstiprināja arī pats kungs Jēzus, runādams ar farizējiem un rakstu mācītājiem, ar jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt. Viņš viņiem teica, saka, jūs esat nevis no Abrahāma, bet no sava tēva, no vēlna. Jo jūs piepildat to, ko kāro melu tēvs izdarīt. Jūdi bija ļoti dusmīgi uz viņu. Bet šie ir tie paši vārdi, ko viņš saka, jūs čūsku dzimums, tas nozīmē jūs no Sātana. Kas jums ir mācījis izglābties? Protams, Jānis Kristītājs zina, kas viņus ir mācījis izglābties. Pirmkārt, viņš jau zina, ka šo vēsti pravieši ir sludinājuši. Atgriezieties no grēkiem. Nu, es jums brīnišķīgus vārdus nolasīšu. Tas kungs bija ar Izraēlu un Jūdu cauri ikvienu pravieti un cauri ikvienu redzētāju, brīdinājis sacīdams: atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem un turiet manus baušļus un manas likums pēc visas manas bauslības, kuru es esmu jūsu tēviem pavēlējis, un kuru es esmu jums sūtījis caur saviem kalpiem praviešiem. Lūk, 2. ķēniņa grāmatā, 17. nodaļā tas ir rakstīts. Vai arī kā, piemēram, pravietis Eskatskēls raksta. Tā saka tas kungs: man nav prieka par bezdievi nāvi, bet par to, ka bezdievis atgriežas no savu ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt, Izraēla nams? Jānis Kristītājs skarbi runādams uz Izraēla tautu nav bijis unikāls. Viņš gan viņus nosaucis tēvaini pa oģu dzimumu, bet Dievs diezgan skaidri caur praviešiem ir runājis un teicis: jūs esat ļauni, un tāpēc jūs mirsiet. Jūs mirsiet, ja neatgriezīsiet. Tātad pravieši vienmēr ir sludinājuši atgriešanos no grēkiem un vienmēr ir brīdinājuši skarbi, ka cilvēki aizies bojās. Bet tas, kad Jānis Kristītājs sludina viņus par oģu dzimumu, es domāju, ka no vienas puses tas ir saprotams, viņam bija iespējas vērot daudzas čūskas tuksnesī, to, ko pilsētā parasti neredz. Un otrs, viņam vajadzēja ļaudis spēcīgi sapurināt, un spēcīgi nevar sapurināt, ja saka tādus nomierinošus vārdus, piemēram, tādus, kādus cilvēkiem patīk klausīties. Cilvēkiem patīk tā dievkalpojumos. Saka, atgriezieties no grēkiem. Ja jūs neatgriezieties, jūs dzīvē sev daudz sāpes nodarīsiet. Un jums būs slikti, jums labi neklāsies. Jā. Jo šādus vārdus patīk klausīties. Bet, ja pasaka, jūs mirsiet, nu gan mācītājs briesmīgi runāja šodien. Es domāju kaut ko priekš dvēseles, priekš adventu, lai trešo svecīti varētu iedzīt. Mācītājs par to oģu dzimumu tik vien. Jā, redziet, kas cilvēkiem patīk? Cilvēkiem patīk, ka viņus, ja rāja, tad ļoti pieklājīgi, tā, ka viņam nejūtas norādi. Bet redziet, ja cilvēks nejūtās norādes, tad viņš arī negrib atgriezties pie Dieva. Tas gan ir fakts. Bet, kad Jānis Kristītājs norāja viņus, ziniet, viņi sāka visu uztraukties. Uzreiz viņus deva jautājumu: Jāni, ko lai mēs darām? Ko lai darām mēs? Jā, tad mēs lasīsim tālāk, jā, ko Jānis Kristītājs viņam tālāk sludināja.
Cirvis pielikts pie saknes katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Un ļaudis viņam jautāja, ko tad mums būs darīt? Bet viņš tiem atbildēja sacīdams, kam 2 svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dara tāpat. Tātad ļoti interesanti, ka vispirms tāda visa ļaužu masa runāja, visa ļaužu masa. Tur visdažādākās profesijas. Zemnieks, zvejnieks, amatnieks. Tādā pašā pūlī bija muitnieki un visādi citi cilvēki. Tātad uzdodam jautājumu, ko Dievs īstenībā vēlās? Pavisam vienkārši. To, kas jau bauslībā rakstīts. Ka tu mīli savu tautas brāli. Kad tev ir ēdiens, tad dalies ar nabago. Nenobļauj laukus, lai nabagais var aiziet nolasīt to, kas ir pāri palicis. Nenolasi visus augļus no savu koka, lai nabagais to var salasīt. Ja tev būs rūpēties par savu tautas brāli. Šeit tas bija diezgan skaidrā formā pateikts. Tā, tev ir liekas drēbes, bet tu redzi, ka otram nav. Jā, padalies ar viņu. Nākamais, tev ir ēdiens, bet otram nav. Padalies ar viņu. Un viņš nesaka, tev ir automobīlis, padalies ar otru, jā, tev ir biļeti uz kino, padalies, jā. Viņš runā par to viennozīmīgi. Cilvēkam vajadzīgs drēbes un ēdiens, un te būs viņam dot. Jā. Tad, ko nozīmē darīt labu? Vienkāršā valodā mums priekšā pasaka. Darīt labu nozīmē rūpēties, lai otrs varētu dzīvot. Tālāk ir pavisam specifiski. Muitnieki, kurus uzskatīja par neatgriezeniskiem grēciniekiem. Un redziet, arī starp grēciniekiem atrodas kādi, kurus aizskar Dieva vēsts. Viņi tiešām nobijās no sirds, jo viņi saprata, mēs taču kalpojam, un mēs šitā, un mēs tā daram romiešu varai, un mēs nodokļiem šmalcamies, un cilvēkiem naudiņu izspiežam lieku vēl. Tātad viņi to saprata, bet viņi saka, bet ja mēs nestrādāsim par muitniekiem, tad mēs badā mirsim, un mūsu reputācija ir tik slikta, ka diez vai kāds dos mūsu ģimenēm ēdienu un dzērienu. Jā, jūs saprotiet, ja ir slikta reputācija, tad no kaimiņiem palīdzību var negaidīt. Kaimiņiem tad jābūt kristiešiem, bet toreiz nebija neviena kristieša vēl, kas varētu viņiem piedot. Vienīgais, kas viņam piedeva, bija Jēzus. Bet bargais Jānis Kristītājs arī mēs ievērosim šeit, viņš neteica, muitnieki, jums ir pa vēlu, jā? Cirvis jau jums ir pielikts, jūs jau esat nocirsti. Jums nevajag nemazam pat domāt par atgriešanos no saviem grēkiem, jo no muitniekiem ēle tiek kurināta. Bargais Jānis Kristītājs tā neteica. Viņš teica, jūs esat atgriezušies. Tad lūk, ko jums būs darīt. Neņemiet vairāk, kā jums ir nolikts. Tātad ņemiet tik daudz nodokļus, cik imperators jums ir pavēlējis. Tas nozīmē nepiesavinieties nevara monētas, ne sudraba, ne zeltu. Kas ķēniņam ir tas, lai viņam tiek, a jums ir jābūt mierā ar savu algu. Toreiz arī ekonomēja. Valsts ierēģu algas nebija tās lielākās. Muitniekiem vajadzēja sadzīvot ar to faktu, ka viņus nicināja. Viņi bieži vien par spīti, tāpēc, ka viņus nicināja, paņēma nodokļus augstākus uzlika. Kurš gan varēja to pārbaudīt? Tad viņš saka, nedari tā, dari to, kas tev pienākās. Esi mierā ar savu algu, dzīvo ar to, kas tev ir. Tas pats ir ar karavīriem, policistiem. Karavīriem, policistiem vispār grūti. Viņi nevis krāp cilvēkus, bet viņi viņus sit. Viņi ar varu izspiež, viņi nogalina pretiniekus. Viņiem pieprasa dažkārt nāves sodus izpildīt un citreiz pieprasa spīdzināt ienaidnieku.
Un tāpēc karavīri jautājums, ko lai mēs darām, mums ir arī grūta dzīve, jo mēs esam devuši zvērestu Cēzaram, kā lai mēs viņu laužam. No armijas dienesti jau nevar aiziet projām. Ne, mūsdienās var aiziet, jo mums ir tāda līguma, tāda jocīga. Bet tajos laikos miris varēja aiziet no armijas. Un viņš arī viņiem saka, nevis pamet dienestu, ej un mirsti, viņš pateica, ko tev nebūs darīt. Neaplaupiet nevienu. Tātad esiet mierā ar to naudu, ko jums samaksā ikdienas. Nelaupiet neko sev klāt papildus no cilvēkiem. Beidziet ar rēkietu nodarboties. Viņš saka, neizspiediet no viena. Jo vienkārši gāja apkārt un bieži vien cilvēks uz ielas aplaupīja. Tāpēc, ka viņam vajadzēja naudu iedzert. Tātad karavīri, viņi izmantoja to, ka viņam ieroči un spēks izmantoja, lai dabūtu sev papildus naudu, bet ne jau no Cēzara algas kasītes, bet no apkārtējiem cilvēkiem. Un Jānis Kristītājs saka, dzīvojiet ar to, kas jums ir. Esiet mierā ar to algu, vienu denāriju dienā, tas jums ir pietiekami. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi gribēja sagaidīt Dievu pestīšanu. Viņi gribēja. Viņi negribēja būt tie koki, kurus nocērt un sadedzina. Viņi negribēja būt oģu dzimums. Un viņš jums brīdina vēl saka, un beidziet runāt par to, ka jūs esat Ābrahāma bērni. Tad skaidrošu, kāpēc tādas runas cēlās. Tā laika rabīdi bija izveidojuši dīvainu mācību, ka ja tu esi piedzimis izrēlietis un apgraizīts 8. dienā, tad ellē tu nekādi nenonāksi. Vienkārši nekādi. Tāpēc, ka Dievs ir apsolījis Ābrahāma dzimumam valstību. Un viņš saka, Ābrahāma dzimums tas esot visi izrēlieši. Ja mēs lasām tomēr praviešus, tad mēs gan to neieraugām. Taisni otrādi, tur ir rakstīts, bezdievīgais aiziet bojā savas bezdievības dēļ. Un praviešu vārds bija domāts izrēliešiem. Bet ja bezdievīgais atgriežās un ir dievbīgs, tad viņš dzīvos. Lūk, tad arī kāds tad ir īstais apsolījums. Kad dzīvos tie, kas atgriežās no grēkiem pie Dieva. Tāpēc Jānis Kristītājs teica, beidziet runāt, kad jūs esat mantojuši no Ābrahāma debesu valstību. Domāsim tagad par sevi paši. Tas nozīmē, ka Dieva valstību nevar neviens iemantot no radiniekiem. Dieva valstību nevar iemantot no vecmāmiņas, no vectētiņa, no tēta, no mammas. Varbūt pagājušajā gadsimtā tavs radinieks bija mācītājs Luterāņu baznīcā. Nu un kas? Viņš, būdams mācītājs, to nemantoja no saviem vecākiem, un tu, būdams viņa pēcnācējs, neesi debesu valstī mantojis no mācītāja. Debesu valstī mēs redzam dabūt tie, kas atgriežās un gaida pestītāju. Lūk, tas ir tas, un to Jānis Kristītājs arī saka. Atgriezieties, un iemesls, kad pestītājs ir klāt. Tātad, ko darīt? Tā kā mēs mājās piekārtojam pēdējās lietas, kad ir laiks pienācis, viņi saka, tāpatās arī jums jāsakārto šīs lietas, jo laiks ir atnācis. Jā, pestītājs, jūsu ķēniņš nāk klāt. Pavisam to. Un, ziniet, tam ir laikā
tas pa īstam tā arī bija. Jo Jēzus jau tādā laikā, varētu teikt, devās uz Jordānas upi pie Jāņa Kristītāja. Ja? Tad, kad viņš sludināja, Jēzus jau sāka doties no Nācaretes uz Jordānu. Un viņš teica, jūsu vidū ir kāds par mani spēcīgs. Jo tās, ka viņš sludina atgriezieties, ja jūs neatgriezieties, jūs mirsiet visi, to visi pravieši sludināja, un kristītājs nav augstāks ar to par visiem praviešiem. To mēs īstenībā pat visi savās sirdīs nojaušam, ka bezdievīgais un grēcinieks aizies bojā un Dieva valstībā nenāks. Tas mums ir visiem skaidrs. Bet viņš sludināja šeit to, kas pēc viņa nāks, un viņš raksturo to, kas pēc viņa nāks. Viņš vispirms raksturo, ka viņš ir svēts, numur 1. Viņš ir ļoti svēts. Viņš saka, es viņam neesmu cienīgs zandaļu siksniņu atraisīt. Zandaļas bija ļoti noputējuši apavi, parasti, netīri. Rokas vajadzēja mazgāt pēc tam. Nešķīsts var kļūt ar to. To kalpi darīja mājās, algoti vai vergi. Un Jānis Kristītājs saka, es viņam par vergu neesmu cienīgs būt. Redziet, cik ir svēts tas, kurš pēc viņa nāks. Svētos rakstos saka, kāpēc viņš ir svēts. Tāpēc, ka tas ir Dievs, tas kungs, kas nāks. Un Dievs ir svēts Dievs. Nākamais viņš norāda, tas nav šī evaņģēlijā Lūkas rakstīts, bet Jāņa evaņģēlijā. Pēc Jēzus kristībām, kad viņš ieraudzīja Jēzu un ieraudzīja Dieva liecību par Jēzu, balodi, Dieva balsi sadzirdēja, ka tas ir Dieva mīļais dēls. Tad Jānis Kristītājs pasludināja par Jēzu. Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Arī ļoti interesanti, viņš neteica, lūk, Mesija, kas satrieks ienaidniekus visus, kas uzcels Dāvidam valstību, bet pirmais, ko viņš pateica par viņu, bija, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tad ievērosim. Svētais, Dieva jērs, un tas atbilda Jāņa Kristītāja amatam. Šī pasludināšana. Šeit es saskatu lielu līdzību. Ziniet, ar ko Jānis Kristītājiem vajadzēja nodarboties? Jānim Kristītājiem vajadzēja būt par priesteri templī. Jo viņa tēvs bija dievbijīgs priesteris. Un viņam vajadzēja būt par priesteri, sekot tēva pēdās. Tās bija priestera dzimatu uzdevums. Ja tu piedzimi priestera ģimenē, tu nekas cits nevarēja būt vairāk. Vai nu bezdarbnieks, vai nu priesteris. Un ko tad priesteri nodarbojās? Viņi nodarbojas ar to, ka viņi zināja bauslību. Viņi zināja, tātad, kas ir grēks. Grēks ir baušļu pārkāpums. Un viņiem vajadzēja tautu mudināt uz grēku nožēlu. Lai tauta izlīdzinās ar Dievu, un to saskaņā ar bauslību darīja ar upuriem. Bauslībā noteikts nevainojumu upuri pienes. Bez ievainojuma, neklību veseli. Tātad īpašu upuri. Nākamais. Upurēt, lai izlīgtu cilvēks ar Dievu. Jāizlej ar asins. Un ar to Jānim Kristītājiem būtu jānodarbojas savā dzīvē. Un tad noteikti viņa vārdu ieliktu iekšā tādā traukā, izlodes traukā. Un var gadīties, ka Jānis Kristītājs kļūtu 1 gadu par augsto priesteri. Bet viņš no tā godā atsacījās.
Pirmām kārtām svētais gars viņam jau bija no mazām dienām. Atšķirībā no citiem priesteriem un praviešiem, Jānis Kristītājs vēl bija tikai mātes miesās. Bet viņš sastapa Jēzu savā 6. dzīvības mēnesī. Un tad, kad viņš sastapa Jēzu, tad svētais gars nāca pār Jāni. Mēs varētu teikt tā, ka viņš tādā brīdī kļuva par Kristus priesteri, par Kristus sludinātāju. Un svētais gars liecināja Jānim, ka, numur 1, ar dzīvnieku upuriem grēks savu varu nezaudē. To atzīmēsim, jā. Ar dzīvnieku upuriem grēks savu varu nezaudē. Kāpēc? Tāpēc, ka tie grēki ne tikai turpinās, bet arī vaina no priesteriem un no grēciniekiem netiek nomazgāta. Vēstules ebrejiem autors Bībelē viņš arī raksta, šie upuri nevarēja padarīt nevienu pilnīgu. Un kad Jānis Kristītājs saka, lūk, svētais nāk pēc manis, un viņš ir Dieva jērs, ar to viņš norāda, lūk, ir īstais priesteris atnācis. Svēts priesteris. Un svēts upuris, svētais Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Lūk, kāpēc Jānis Kristītājs ir liels pravietis. Viņš bargi nosoda grēku, bet viņš pasludina lielāko Dieva žēlastību. Kad Dievs uzņemās cilvēku grēkus uz sevi, kļūstot par Dieva jēru. Lūk, šīs atklāsmes dēļ Jēzus viņu sauc par augstāko no praviešiem. Jo citiem praviešiem tas nebija atklāts iepriekš. Tā kā to Jānis Kristītājs sludina. Un 3. Jānis Kristītājs runā, ka šis Jēzus nav tikai Dieva jērs un upuris, bet viņš arī ir tas, kas grēciniekus pārveidos. Viņš saka, viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Lielais jautājums ir par to, kā var kristīt svētajā garā un kā var kristīt ugunī. Vārds kristīt nozīmē faktiski iegremdēt kaut kur iekšā. Jūs varat ielikt sērkociņu galiņu liesmas centrā iekšā. Un tad varētu teikt, ka šis sērkociņa gals ir iegremdēts ugunī. Viņš, protams, sāk degt. Jānis Kristītājs saka, ko tad darīs viņš? Viņš vispirms cilvēkus iegremdēs svētajā garā iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs deva apsolījumus, nāks dienas, viņš saka, kad es slēgšu tādu derību ar tautu. Ne tā kā iepriekš slēdzu. Un es došu savu garu viņiem. Tur tā būs atšķirība, ka ja iepriekš bija dots vārds, bet nebija svētā gara, tagad tiek dots vārds un svētais gars. Un tad kas notiks? Viņš saka, tad viņiem būs jaunas sirds, jauns gars. Un viņi grēkus un viņi netaisnības vairs nepieminēšu. Tad redziet, kas notiek, ka Jēzus Kristus, viņš svētais Dievs, kļūst par grēku izpircēju un priesteri augsto, un tad viņš to izglābto grēcinieku, kas ir izlīdzis ar Dievu caur upuri, viņš viņu pārveido Dieva līdzībā. Savukārt, kas ir uguns, kā jau es saprotu, tam, kas dedzina. Ir tiesas uguns, jo tiesas diena nāk ar uguni. Tiesas dienas uguns vienus cilvēkus, kā pravietis Malahijs saka, aprīkā uguns rugājas.
Tas ir sods. Savukārt ir otra tiesas dienas uguns, kas ticīgos, teiksim tā, aprī. Bet ko dara tiesas dienas uguns ticīgajiem? Apstults Pāvils vēstulē korintiešiem skaidro. Pamats kristietim, viņa dzīvībai ir Jēzus Kristus, un citu pamatu nedrīkst neviens likt. Ja nebūs Jēzus pamata, tad tiesas dienas uguns aprīs viņu pavisam. Bet uz šī pamata kristietis savā dzīvē būvē tā kā tādu namiņu. Un tur var būt, viņš saka, zelts, dārgakmeņi, bet varbūt arī salmi un siedz, tātad nevērtīgas lietas. Tajos laikos pelavas uzskatīja par nevērtīgām, mūsdienās pelavas neuzskata par nevērtīgām. Bet jūs saprotiet, Jēzus runā līdzībās, Jānis Kristītājs runā līdzībās. Pelavas tātad dedzināja. Mūsdienās taisīt veselības maizi. Bet tā doma ir šai līdzībai tāda. Tiesas dienā nevērtīgais sadegs, iznīks, izkūpēs gaisā, nekā vairs nebūs. Un paliks tikai vērtīgais grauds. Mums, kristiešiem, par to ir jāatcerās, ka mums dzīve nav domāta, lai pelavas sakrātos daudz mūsu dzīvē, bet lai tur būtu vairāk graudu. Lai nebūtu siens un salmi, bet lai būtu dārgakmeņi un zelts. Te es domāju, pārnestā nozīmē. Tēlainā nozīmē, lai būtu vērtīgas, Dievam tīkamas lietas. Un Dieva vārdi diezgan skaidri mums saka par to, kas tad ir tas zelts, kas tad ir tie dimanti, tie dārgakmeņi. Tie ir labi darbi. Nekas cits, vai kā cilvēkam nepatīk šie vārdi labi darbi vienam otram. Tāpēc, ka pamatu mums liek Dievs. Bet tālāk ir tas, ko mēs būvējam. Un ja mēs gribam salmu māju kā silēntiņš uzbūvēt, vai no zariņiem, ir tāds 3 silēntiņu pasaka. Tad vilks viņu un aizpūš prom. Bet pēdējais silēns uzbūvēja kārtīgi pamatu un kārtīgi māju. Ja pat vilks viņam uguni pielaist tajā mājā, viņi nenodegtu. Kur nu vēl pūtīs? Tā mums ir jāatcerās, ka arī kristiešu dzīve ir tieši tāda paša veidā. Nevērtīgo Dievs apsola, ka viņš iznīcinās. Un apostuls Pāvils raksta, un tad kristietim būs lielas ciešanas. Viņš saka, viņš tiks izglābts pats, bet pārējais degs. Un šī glābšana būs briesmīga tā kā caur ūdeni. Ja jūs noprotat, jā, kā kristietis, kurš dara, cenšas veikt labus darbus, viņš tiešām sev aiztaupa daudz sāpes. Sāpes sirdsapziņai, sāpes no tiesas dienā un tā tālāk un tā tālāk. Bet vēl vairāk darot daudz labus, viņš dabū kaut ko arī vēl šī dzīvē. Nu, sāksim, ko viņš var dabūt labu. Mēs nedomāsim par cilvēku atzinību. Bet viņš labi var darīt to, kad viņš redz, ka cilvēki jā, sāk godināt Dievu. Ja es klusēju par to, kamdēļ es labi daru, tad viņi var arī negodināt Dievu. Bet Jēzus teica, neturiet sveci zem pūra, bet lai ļaudis redz to. Lūk, turī tāpat viņš saka, lai arī jūsu labos darbus ļaudis redz un godina jūsu debesu tēvu. Praktiski tas nozīmē, ja kāds tev uzdod jautājumu, kāpēc tu tik daudz labu dari, tad tev ir jānorāda uz savu debesu tēvu, tāpēc, ka viņš ir labs. Ļoti būtiski. Otrs.
Ja mēs darām labu, Dieva ienaidniekiem tiks aizbāztas mēles, viņu ļaunprātīgās. Tā Pēters raksta savā vēstulē, ka jums darot labu, tiktu apkaunota jūsu pretinieku nezināšana. Jo tāpēc, ka pretinieki par kristiešiem visādas lietas runāja, ka viņi esot kaut kādi īpaši dedzinātāji, kaut kādi zābeļi, laulības pārkāpēji un cilvēki bērnu ēdāji. Jo tāpēc, ka bija saklausījušies par kaut kādu vakarēdienu, Kristus miesu un asinīm, un viņa attiecīgi uzreiz jautājums bija tātad ēdi, un ko viņi ēda, un droši vien bērnus ēda, ko tad citu, ne jau lielu cilvēku. Nopietni. Un Pēters sacīja, visas šīs baumas jūs vienkārši varat apklusināt, kad jūs darīsiet labu, un ja jūs darīsiet labu, kas jums ko varēs teikt? Ievērosim, labu darīt jau šeit virs zemes ir labi. Dievu godās un Dievu ienaidnieku apklusīs. Bet trešais ir arī, bet jūs ziniet, ka Dievam patīk, ka labu dara. Un mēs vienkārši domājam, kas mūsu debesu tēvam varētu patikt. Mēs pirmo bieži uzdojam jautājumu. Tēti, ko tu gribi uz dzimšanas dienu, lai tev uzdāvē? Vai prātojam, ko varētu izdarīt? Ar Dievu ir vienkāršāk. Dievam nevajag dāvanas, jo viņam nevajag ko no veikaliem. Tātad darīt labus darbus, mīlēt savu tuvāko, to Dievs grib un tas viņam patīk. Tas ir diezgan vienkārši, kādā veidā mēs varam Dievu iepriecināt. Tad mēs bauslību pildām, tāpēc daram labus darbus, kā Dievam tās patīk. Un tam vajadzētu būt galvenam iemeslam īstenībā. Un blakus parādības ir tās, ka cilvēki varētu Dievu godāt par to. Ka varētu Dievu godāt. Un otrs, ka Dieva pretiniekiem varētu būt aizbāztas putes. Jūs saprotat, Sātana muti jau neviens nevar aizbāzt ciet. Jūs domājat, šeit ir zemes. Nekādu labu darbu neaizbāzīs. Jo vienīgā vieta, kur aizbāzīsies visu ienaidnieku mutes ciet un visas mutes atvērsies vaļā, lai Jēzu pagodinātu, tā būs tiesas diena. Un tādā veidā debesu Tēvs mums šodien māca un atgādina, ka tas, kā viņi gaidīja Kristu ierodamies pavisam drīz, tuvu viņš ir klāt, tur viņš ir klāt, ka mūs arī mācas, lai mēs saprotu, ka Dievs īstenībā nemazam nevilcina savu apsolījumu, īstenībā viņš var arī notikt jebkurā laikā. Labi, ne šodien, bet kurš ir teicis, ka ne nākamgad? Kurš var pateikt, ka nenotiks? Ja es saku dienu un stundu, neviens nezina, tad par gadu, jo ar lielāku šaubas paliek, Tas tiešām var notikt. Labi, 21. decembrī visticamāk nenotiks. Jo Dievs neļausies Sātanu pagodināt. Bet tas var notikt 22., 23. un 24. decembrī vai 25. atnāksim uz dievkalpojumu un piepeši pasauli beigsies. Jāatcerās, ka Jēzus nākšana, priekš Jēzus nav garš ceļojums. Ja no Nācaretes līdz Jordānai viņiem bija garš ceļš un vajadzēja iet vairākas dienas, tad tagad, lai kungs no debesīm atnāktu virs zemes, tas notiks acu mirklī. Un vienīgais mēs varam būt tā, kā kristītājs mācīja ļaudis. Atgriezieties no grēkiem, jo tas laiks nāk. Ticiet uz Kristu, Ticiet uz Kristu, kurš ir svētais Dievs, Dieva jērs, pasaules glābējs, sveitītājs, un tā tālāk. Tāpēc mēs apliecinām trīsvienīgo Dievs, sacīdam, viņš ir radītājs, viņš ir mūsu glābējs un viņš ir mūsu dzīvu darītājs. Un mēs nobeidzam, ka mēs ticam uz dzīvi nākamajā pasaulē, mēs ticam uz mūžīgo dzīvošanu. Lūk,
šādai ticības apliecībai vajadzētu mums ikdienā būt. Pateicība Dievam par radīšanu, pateicība par pestīšanu, dzīvošana draudzē svētu dzīvi, ikdienas atgriežoties un saņemot grēku piedošanu. Ja, un tālāk ir tas miesas augšām celšanās un mūžīgā dzīvība. Mēs esam gaidošā baznīca, mēs arī gaidām. Un tas, ka Jānis Kristītājs pamāca mūs visus labu darīt, tas ir Dievam tīkamākais veids, kā mēs varam gaidīt. Pats Jēzus vairākas reizes ir mācījis, man no viņa līdzībām viena patika tāda. Tas bija saistīts ar viņa kalpiem, viņš teica tā. Dieva valstī, viņš saka, ir līdzinās tādā veidā, viņš saka, kā bija kalpi, kur kungs aizgāja uz kāzām. Bet viņš kavējās nākt, un tad viens izlaidās un sāka dzert. Smagi piedzērās regulāri, sāka savus darbu biedrus vēl sist. Un tad Jēzus teica, ko tad darīs nama kungs, kad atnāks? Un ieraudzīs to visu. Un dīvainā kārtā, tur pat netika teikts, ka viņš pērs viņu, sodīs, ja? Bet tur bija tādi bargi vārdi teikti, viņš pāršķelas viņu uz pusēm. Tā kā ar zobēm tā, hop, un divās daļās. Tātad, gaidot kunga atnākšanu, mēs darām to, ko tas kungs ir noteicis, ja? Un mēs to darām tieši tā, kā viņš to vēlas, uzticīgi. Bet par tiem otriem, kas bija uzticīgi, Jēzus teica, bet ja nama kungs atrod, ka viņa kalpi pat nakts vidū viņu gaida, viņš saka, ko viņš saka, es darīšu? Viņš saka, es viņus sēdināšu pie galda un apstaigāšu viņus apkārt un viņam kalpošu. Viņš saka, ja jūs mani mīlat, man neredzēdami, jūs piedzīvosiet manu mīlestību tad, kad es jūs ieraudzīšu. Redziet, cik daudz lielāk ir apsolījumi no Dieva tiem, kas viņu gaida. Un lai Dievs svētī mums šo gaidīšanu.